Запретом использования русского языка национальное объединение хочет довести нашу страну до гражданской войны. И кто бы вам что ни говорил, против этой законодательной инициативы сегодня с трибуны Сейма говорил только один депутат – Ainars Šlesers. Bet ir viena lieta, kurai es nekad kategoriski nepiekritīšu. Un punkts, kas paredz par krievu valodu, aizliegt runāt krievu valodā, publiskajās vietās, jūs ko aptarkuši esat? Jūs gribat aizliegt cilvēkiem runāt viņu dzimtā valodā. Viens ir, jūs varat pieņemt lēmumu par Saeimu. Bet publiskajās vietās, vienkārši tas ir uz ielas, kafejnīcā, restorānā, aizliegt runāt krievu valodā. Kāpēc? Vai tas uzlabos mūsu dzīves līmeni, vai tas atgriezīs 300 000 latviešus, Latvijas pilsoņus, kas ir aizbraukuši un nedzīvo šeit? Kur ir priekšlikumi par ekonomisko attīstību? Nē, pie visa vainīgi Krievi. Pie visa vainīgi ir Krievi, un tagad ir krievu valoda piedāvām. Krievu valoda, pret kuru jācīnās. Kā jūs iedomājaties? Jūs gribat, lai te sākās pilsoņu karš? Jūs gribat, lai te sākās cilvēkiem jūs mēģināsiet aizliegt runāt krievu valodā, tā ir ļoti bīstama spēle. Nacionāli, to, ko jūs esat uzsākuši, un to, ko pārējās partijas tagad piedziedās vienkārši un balsos, tā ir ļoti bīstama spēle. Ja cilvēkiem tiks atņemta dzimtā valoda, jūs saprotiet, tur ekonomika var paiet malā. Sāksies vardarbība, jā. Cilvēki ienīdīs viens otru, cilvēki ienīdīs. Jūs ko, esat traki tiešām nacionāli? Jūs gribat tiešām, lai sāktos vardarbība? Jūs gribat, lai cilvēki uz ielām vai vēl kaut kur sāk risināt šo jautājumu par krievu valodu?